Čau visiem! Man raksta paziņas un jautā Indra, kas tas tāds ir, kas tā ir par terapiju, ar ko tu nodarbojies, ko tu tur esi izmācījusies. Tad, es domāju, ierakstīšu video, lai arī stāv TikTokā pirmkārt. Tas ir tas mūsu galvenais konts, kur mēs esam visbiežāk, varētu teikt. Tātad, es nodarbojos ar hipnoterapiju. Un šī hipnoterapija ir veselu tehniku kopums, kur ir vairāk veidu tehnikas un strādā 100%. Tātad šis instruments, kas ir mūsu rokās, strādā 100%. Tas nav nekāds brīnums, tā nav nekāda panacēja. Tas ir salikts kopā vairāku tehniku, kā piemēram tur ir regresija, tur ir NLP, un šo te momentu, kā to visu mēs izdarām, ir jāmāk salikt visu kopā un cilvēku izvest cauri visam šim viņa sāpīgiem stāstam. Sāpīgiem, tāpēc, ka tā vienmēr ir kaut kāda trauma, kas ir radusies bērnībā, un tas ir kā likums līdz 7 gadiem. Man bija viena trauma arī 8 gados. Gadās arī vēlāk, bet tas ir liels retums. Parasti līdz 7 gadiem mums visa uztvere ar ārējo pasauli, viss jau ir izdarīts, viss ir salikts tur zemapziņā, un visas traumas jau ir sakārtots pa plauktiņiem, tā teikt. Viss, kas atliek, ir jāsaņemās, ir ļoti nopietni tam jānopriest, un jāiet ar to strādāt. Tas nav brīnums. Tas nav, kā cilvēki uzskata, kā medicīniskā hipnoze, kad cilvēku ieved tādā transā, ka viņš nezina, neatcerās neko, vispār saprot un dara ar viņu, ko grib, un runā, ko grib. Un to vispār, protams, ka nenodarbojamies. Un šī hipnoze, kā parasti cilvēks to ir iedomājies, mūsu hipnoterapija sākas ar dziļu atslābināšanos. Tātad es veicu tehniku un atslābinu klientu tik ļoti, kad viņš gan var dzirdēt, gan var runāt, viņš pat var atvērt acis, piecelties un aiziet, ja viņam kaut kas neapmierina. Tātad jūs visu laiku esat klātesoši, tikai ļoti atslābināti. Un pateicoties šim te atslābumam, jūs varat iet regresijā. Tātad pagātnē zemapziņa veda pa notikumiem, kur mēs atrodam pašu sākotnējo notikumu, un tur arī strādājam. Darbs ir smags, tas nav viegls, nevajag iedomāties, atnākšu, pasēdēšu, samaksāšu naudiņu, aiziešu, viss būs super. Nē, tā nebūs, būs ļoti smagi, būs arī jāparaud, ja vajag, būs daudz darbiņu jāizdara, bet būs klātesoši un sapratīsi, cik tas ir nopietni un ka tev to vajag un tu gribi 100% strādāt. Es varēšu tev palīdzēt un izvest cauri visam tam, tā teikt, traumu brīdim un dziedināsim to un būs pilnīgi jauns sākums. Tātad tas ir 2 mēnešu kurs, tās ir 8 terapijas un 8 terapiju laikā tu būsi pilnīgi cits cilvēks un būsi izstrādājis to problēmu, kuru visvairāk tev dzīvē traucē. Un tad jau sāksies jauna dzīve. Ja tev tas interesē un tiešām uzrunā, un tu esi jau apnicis nodarboties ar visādām figņām, kas nestrādā, tu esi gatavs, nāc pie manis, strādāsim. Tieši jūs es gaidu pie sevis, un tur būs fantastiski rezultāti. Paldies, ka klausījāties. Lai jums forša diena!